Čau! Čau! Tātad esat sveicināti atpakaļ mūsu pirmajā īstajā video, kur mēs rādīsim jau trikus visādus par Growtopiju. Un jā, tāpēc sāksim. Šis video būs kā kļūt bagātam. Ir diezgan viegli kļūt bagātam Growtopijā. Un pats viens, šī ir pirmā daļa, būs vairākas daļas, kā kļūt bagātam. Pirmais veids ir tāds. Audzēt, farmot. Ja jūs nezināt, ko tas nozīmē, es jums neesmu māte Google, tāpēc, bet nu jā, es jums tomēr pateikšu, tas ir audzēt stādus. Un sist nost, un tad dabūni džemus, un tu vari pirkt visu kaut ko. Tāpēc jā, viens, ko es personīgi farmoju, ir šie pinball bumperi, kuri dod ļoti daudz džemus. Un es jau nositu vakar visus tādus, un žēl, ka neatstāju priekš video, bet tas pilnīgi nekas. 10 sēklas šitiem blokam ir 1 varoloks. Un pastieties, kā no viņa nāk vienkārši fenomenāli. Drīz jau 1000 man būs. Un es jums pastāstīšu vienu triku, kā jūs varat ietaupīt džemus. Pirmais. Jūs gribat dabūt 3 varoloks, tad jums ir jāsakrāj 6000 džemu. Un jūs nopērkat varolokus, un jūs iztērēt visu 6000 džemu. Bet ir vēl viens labāks daudzveids, kā tu var vienā pakā dabūt 5 varolokus. Nevis 5, bet 4. Jā. Jūs sitīpāku nopērkat pa 5000, un tur ir tāds ATM mašīna. Tas ir tas bankas automāts, un viņš maksā 3 līdz 4 varoloki. Labi, es viņu pārdodu pa 3, jo tā ir vieglāk pārdot. Pa 3 varolokiem. Un ir vēl 10 Fire Escape, tās ir tādas metāla platformas, un viņas ir 10 tieši pa varoloku. Un tāpēc kopā jūs pārdāt ATM mašīnu pa 3 un tos Fire Escape'us, tad jūs dabonat 4 varolokus, vienkārši nevis iztērējat 6000, jūs dabonat 3 varolokus. Jūs varat iztērēt 5000 un dabūt 4 varolokus. Un tas ir viens no tādiem visvieglākajiem veidiem, manuprāt. Jā, šīs bija mūsu pirmais video. Kā kļūt bagātam Growtopijā, pirmā daļa. Jā, tas laikam arī viss. Paldies, ka skatījāties, un atā.